Labi, kuru posmu tu gribi, kamēr vēl šķirsta Tinderī vai tad, kad jau satiekās dzīvē? Tā, kad satiekās dzīvē. Jo Tinderī jau taču pa labi, pa kreisi. Nu jā, bet tur jau sākās tie pirmie stereotipi, kāpēc kaut kādas labas lietas nenotiek. Jā, Tinderis. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka klasika no vīriešu puses gribu, lai viņi ir tieva pirmām kārtām un otrām kārtām, lai viņai ir gari mati. Kā tas palīdz attiecībās? Ko tieši tas palīdz un ietekmē? Un sievietēm otrs virziens. Viņš smēķē, plikpauris un ar kaut kas tur ar augumu, cik viņš tur garš vai īsts, kaut kādas tādas lietas. Un tur jau dažkārt tiek nogriezta tava potenciālā veiksme. Tāpēc, ka, piemēram, ir čaļi, kuriem ir paredzētas meitenes, kuras pēc savas sociotipa viņas nekad nebūs tievas, slaidas un kaulainas. Viņam būtu jāskatās uz tām, kuras tādas mīkstākas un foršākas. Tieši tā. Ja? Un tur viņš to savu veiksmi dabūs. Un tieši tāpat arī sievietēm, ka es arī nesaprotu, kur tie mati ir vai nav vīrietim. Ko tas sadzīvē palīdz? Es teiktu, pat palīdz, nemētājas tie mati pa māju. Es arī domāju,